Čau! Solīju pastāstīt par human design, jeb cilvēku dizainu un kā ar šī rīka palīdzību var sevi izzināt. Es pati izmantoju un iesaku šādu te mājaslapu, humdes.com. Te var forši gan angļu, gan krievu valodā, kam kā labāk izmantot. Tad te var pārslēgties. Tad jūs izveidojat savu cilvēku dizaina karti, savadat tur savu informāciju, pieņemsim tur 25. februāris, lai iet, cikos jūs esat piedzimuši, ir svarīgi zināt savu dzimšanas laiku, jo tas daudz ko maina. Pajautājiet mammai, tētim, pieņemsim Rīga un dzimums. Un tad jums izveidosies šādi te, jūs redzēsiet, kuri centri jums ir atvērti, aizvērtie. Te visu varēs izlasīt, kas ko nozīmē. Tad rekur te visur var spiest, ļoti daudz ko var lasīt un pētīt. Tā, rekur visur te varat iet iekšā un lasīt, kādi kanāli, kādi centri, ko tas viss nozīmē, zināt par sevi. Kā atliek tikai lasīt, pētīt, pilnīgi bez maksas. Šis te ir, var arī pasūtīt par maksu šeit. Tā, kur tas bija? By report. Tad te ir, lai pašam nav jālasa, droši vien. Es neesmu pirkusi, es pati studēju human design, līdz ar to tad man tas viss ir vieglāk saprotams, bet es pieļauju, ka arī cilvēks, kas neko daudz nezin, ja lasa pēta, tad noteikti var par sevi daudz ko uzzināt. Te ir aprakstīti tie tipi un kas jums būtu jāzina par sevi. Ja, un tad te ir arī paskaidroti kaut kādi termini, kas ir, tiek lietoti human design, jeb cilvēku dizainā. Tā, es noteikti iesaku katram, kas ir ieinteresēts pašizziņā un pašizaugsmē, pētīt maksimumu par sevi, par savu uzbūvi un nebaidīties no sevis, izzināt sevi.